kungi, dāmas un kungi, ar aplausiem un ovācijām satiekam numurs 63 Māra Stromberga aģentūra Valmiera Toms Skujiņš. Pārstāv arī One Bicycles. Numur 207 pēdējā pasaules kausa posma pusfinālists Toms Magus no Ventspils Stars. Numur 2, tātad pasaules vicečempions junior grupā no Tālava, no Valmiera, pārstāv One Bicycles Kristers Leņš. Numurs 189, Mitavas Kumeļi, Ucis jeb Uldis Baldeks. Numur 206, Pakruoja sporta centras, Tautvidas Bikņus. Numur 31, Pekinas olimpisko spēļu dalībnieks. Meibo Bicycles braucējs Ārturs Madisons. Numur 295, braucējs no Krievijas Kiril Jašin. Kirja krasavčik. Un numurs 145, Māra Stromberga aģentūra, Meibo Bicycles Rihards Veider. Киря, с тобой вся Россия. Un tā uzkrājam enerģiju, ovācijām, aplausiem, atbalstam, gatavojamies elites vīru finālam. Izšķirošā cīņa. Ventspilī pirmo kārtu uzvarēja Kristers Leņš ar 2. numuru. Skatīsim, kā viņam veiksies šodien. Patiesībā vērojot gan vakardienas, gan šīs dienas sacensības, izteikta līdera es vēl neredzu. Mēs te jau prognozējam, kurš tad varētu uzvarēt, bet es domāju, tā ir. Финал. Финал Элитмен, второй этап Гран-при Латвии, город Мадонна, 12 июня 2011 года. Vai skatītāji ir gatavi? Vai braucēji ir gatavi? Viņi tagad ir nokoncentrējušies pamatīgi. Un tā, uzmanību elites kungu finālā. Trasē un valībā izvirzās Ārturs Madisons, bet iekšmalī Tomam Magusam, kurš tad izrausies? Krīt vesels bars un Sveide, Rihards Veide un Toms. Davai! Jā, joprojām turpinās cīņas starp tiem, kur ir kājās. Un uzvaru šodien, pārsteidzošu uzvaru izcīņa Rihards Veide. Neviens viņam nesako ne tuvumā. Šāds lūk šīs dienas rezultāts. Izšķīrās jau pirmajā līkumā.